Mēģināšu saprast, kā pievienot Ingu. Tā, Inga, ja tu vari atsūti man uzaicinājumu pievienoties, jo es nezinu, kā es tevi varu pievienot. Lai tā. Čau, Dāna. Pirmo reizi taisu pati laivu, tā ka man nav nejausmas īsti, ko es daru, bet es Ingu esmu uzaicinājusi un es gaidu, kad viņa parādīsies. Tā. Neredzu neko. Pat es tevi uzaicināju. Un rāda, ka tu nevari pievienoties. Vēlreiz. Nu, tā beidzot. Es tagad saņēmu. Interesanti, ka tu viņu biji sūtījusi, bet viņš nerādījās, tad es viņu ieraudzīju. Nu, re. Ja ne no mana gala, tad no tava gala sanāca, jo man ir, šis ir veco, es neizmantoju, jo tur ir citā valodā. Tā kā... Nu, neko. Man ieskaita izturēt, ja? Tagad zināšu, kā lai uztaisīt. Jā. Nu, ko? Tā. Nu, ko? Esam vēl ceļu jūtīs. Jā, mēs šodien labs vakars visiem labiem cilvēkiem, kas mūs skatās, un mēs gribējām padalīties ar savu pieredzi. Tā man burti ir pa mani virsū, es neko neredzu. Kādi burti? Arī noņēmu. Savu pieredzi, kā mums mūsu sakrālajos ceļojumos gāja. Kādi viņi bija. Kā tas, ka procesi joprojām notiek, vēl notiks. Droši vien vēl ilgi. Ilgi tas viss atpakosies. Noteikti, bet tāda intensīva, es domāju, ka līdz lieldienām noteikti. Mēs jau šodien to pašu sajūtām, ko arī vakar, kad viss notiek. Tas nenozīmē, ka tu tur bišķiņ kaut ko padarīji un viss nolika grāmatu plauktā un aizmirsi. Nē, tas tā nav. Tieši tāpat kā ar grāmatas lasīšanu, tieši tāpat arī procesu izpildi, kad mēs kaut ko izdaram, vai lasam to pašu grāmatu, mēs viņu analizējam, izlaižam cauri katrai savai ķermeņa šūnai, tieši tāpat arī notiek ar katru procesu. Jā. Mēs ļoti daudz darījām, ļoti maz gulējām, un šodien man ir 3 reizes vienkārši slēdz ārā, jo es sapratu, ka miega bats ir konkrēts. Ir gan, jā. Un kādas tev ir sajūtas? Jā, nu es saku, es vēl joprojām lidoju, vienkārši lidoju. Tā ikdiena ar citām acīm tiek vienkārši redzēta joprojām. Tā kā es ceru, ka tas tā arī paliks, jo man ļoti patīk tās pārmaiņas. Es ļoti gribētu tā ikdienu pavadīt turpmāk. Arī, jā, tā kā es domāju, ka ļoti, ļoti jaudīgi tas viss ir. Cik tie ir pagājuši? Ir 3. diena, vai ne, kopš mēs esam atgriezušās.
Un joprojām ir tā sajūta, tas pacēlums, un man ļoti gribētos viņu arī saglabāt turpmāk ikdienā, jo tas ir pavisam tā kā skaties uz pasauli ar citām acīm, citām sajūtām. Un, jā, man tas ļoti patīk. Kā tev? Piekrītu 100% tev par to, ka tās sajūtas, tad, kad tu esi šeit un tagad, tu ieraugi katru zīmi, katru vārdu, katru simbolu. Pat garām ejošais cilvēks izrādās ir kaut kāda sasaiste ar tavu pagātni, lai gan tu šajā dzīvē varbūt viņu redzi pirmo reizi. Un tā, kad tu klausies, dzirdi, ieklausies, un tu saproti, ka tas tā kā maza ķēdīte, kurā noved tā kā pie tā kopējā veseluma, kas tā kā ir tajā visā procesā. Un tās sajūtas ir fantastiskas no tāda viedokļa, kad tu redzi, kā visums ar tevi sarunājas. Viņš nepārtraukti sarunājas ar tevi, bet cilvēki, kur ir visu laiku vāveres ritenī, viņi to bieži vien palaiž garām. Un tā ir tā maģija būt šeit un tagad, redzēt, saklausīt, sadzirdēt, sajust. Un tad tu redzi, kā viss notiek. Ja, kā mums meitenes brīnījās, kā tā var būt. Ja? Tieši tā. Un tas, kad pievalkās arī katrā mūsu ceļojumā bija tie cilvēki, kam bija jābūt. Tas arī bija interesants novērojums mums. Un kā notiek tā miedarbība starp cilvēkiem un kā atverās viens, kā otrs, kā baidās kāds vēl paskatīties savām bailēm acīs un attiecīgi bremzē, un tad visums dod cita veida pārbaudījumus, jā, cilvēkam. Tā kā tas baigi interesanti novērot to visu. Un tas, varbūt pastāstam, kā tas viss sākās. Man liekas, tas arī tās ļoti interesants process. Jā, es domāju, ka mēs pastāstam, kā viss sākās. Sākās viss vecā gada vakarā, ja, kad Lāsma ieradās pie manis ciemos. Uzdāvināja man Avalonas grāmatu. Tad visa vakara procesā mēs paņēmām vēl metaforiskās kārtas, vienkārši uzlikām. Un tur parādījās tāda veida simboli, kas ir saistīti ar konkrētajām valstīm. Par vienu valsti mums bija skaidrs, ka tā būs Anglija. Par otru valsti mēs redzējām, jā, arī, bet mēs nezinājām, kad tas viss notiks. Un atceros to pirmo nakti, kad es Avalonas grāmatu tikai pašķirsties un nelasīju, paturēju rokās, jau bija kaut kādi sapņi saistībā ar grālu un to vietu, kur mēs bijām. Bet interesanti bija tas fakts, kad es turot to grāmatu, jo ļoti daudz jautājumu ir par mūsu apmetņiem arī. Kāpēc tieši ar apmetņiem mēs esam tur, kur mēs bijām? Jo turot grāmatu tajā savās rokās, man atnāk tēls sieviete ar apmetni, un es saprotu, kad mums uz Angliju ir jādodās apmetņos, un es rakstu Lāsmai, ir kaut kur jāmeklē apmetņi, jo bez apmetņiem mums tur nav jābūt, mums jābūt tur ar apmetņu. Un sākumā mēs domājam, ka mēs kaut kur atradīsim, bet tad Lāsma saka, nē, mēģinam atrast cilvēku, kas mums viņus sašūs. Un tad Lāsma atrada, meklēja vairākas vietas, un trešā vieta bija tā, kas atsaucās. Paldies viņiem. Un, jā, tie apmetņi tapa dažu dienu laikā. Un
interesanti bija tas, kad viņi jau tapa pirms Francijas. Un tad mēs sapratām, ka viņiem arī ir jābūt Francijā. Un tā mēs arī devāmies ar viņiem, bet interesanti tas, ka Francijas laiks arī atnāca tā arī interesanti. Vienu nakti es guļu un nāk sapnis, ka ir jābrauc uz Franciju. Un es nākošajā dienā rakstu tev, mums ir jādodas. Un mēs tajā pašā vakarā jau izplānojam maršrutu, visu jau norezervējam, visu izdaram, jau izplānojam, ka līdz Anglijai mums ir jātiek uz to Franciju. Tā kā... Tas ļoti ātri notika, tiešām vienkārši tik brīnumaini, jums bija arī maz vairs laika palicis patiesībā, tā kā ļoti, ļoti strauji tas viss notika. Un, jā, un es vēl piemetināšu arī no savas puses to manu sākumu, jo man tas sākās decembrī jau, tad, kad tā grāmata iznāca, un es viņu lasot vienkārši jūtu, ir jābrauc atkal, ir jābrauc uz Avalonu. Un katru ķermeņa šūnu vienkārši atsaucās tā enerģija, kas nāk no tās grāmatas. Un, jā, un es neteicu tev vēl neko, tāpēc gribēju, lai mēs satiekamies, lai es to grāmatu pirms uzdāvinu. Un es jau pilnībā, tā, kad es braucu tajā vakarā pie tevis, es jau ar to uzaicinājumu sevi jau gāju pie tevis, kas zinu, ka mums ir jābrauc, vienkārši tur jābūt. Un jā, un Francija, jā, viņa tiešām ļoti interesantā veidā atnāca, un man tas kaut kā ļoti saistās tieši ar šo Tercenģeļa Mihēlu vietu, kas ir Anglijā, un arī attiecīgi Francijā, Mont-Saint-Michel. Jo vispirms, protams, mēs plānojām Angliju un ieraudzījām, atradām, uzgājām šo vietu, viņa mūs jau gaidīja. Un, man liekas, tas ir tikai likumsakarīgi, ka mums bija šis uzdevums vispirms paviesoties Francijā un tad doties uz Angliju. Tā kā es domāju, ka arī šīs Tercenģeļa Mihēla pavadība mūsu ceļojumā ļoti, ļoti būtiska, ko nedrīkst aizmirst un pieminēt, jo viņš tiešām tā kā mūs pasauc uz šīm abām vietām, un arī tiešām tā, ka bija iespēja aizbraukt pirms šeit Francijas pusē, kur tomēr šī vieta ir daudz enerģētiski jaudīgāka un spēcīgāka, lai arī šo saikni tā kā atjaunotu ar Anglijas pusi. Jā, un tas ļoti ātri notika, ļoti, ļoti ātri salikās datumi, un pat nemaz nedomājot īpaši par to, kad un kā, mēs tomēr aizbraucām uz Franciju pavasara saulgriežos, uz Angliju tieši uz saules aptumsumu, vai ne? Tāda nejauša sakritība. Jā, jo tad, kad mēs plānojam tos datumus, es pēdējos gadus vairs neskatos īpaši labvēlīgi, nelabvēlīgi braucieni, jo es esmu sapratusi, ka visam ir jānotiek tā, kā tam ir jānotiek. Un, ja, piemēram, martu man nepatika, kad sākās marts, ļoti daudzi cilvēki sāka citus biedēt, ka marts ir briesmīgs un tā tālāk, bet patiesībā marts bija visideālākais mēnesis transformācijām. Viņš bija ļoti ideāls. Un mēs to izjutām ar katru šunu. Un tas, kad mums arī Tercenģeļs Mihēls palīdzēja, kā tas viss notika, kā mēs satikām cilvēkus. Ja mēs kaut kur nomaldījāmies, ja mēs kaut ko nezinājām, pēkšņi no stūra iziet cilvēks, un viņš tev pasaka, brauciet tur, ejiet tur. Tev vienkārši, tad, kad tu gāji, fenomens bija tas, kad mums visu laiku bija, kā teikt, ceļa rādītāji, baltās putnu spalvas, ja, kur mēs gājām, ja mēs domājam, kur iet, mums vienkārši parādīja ceļu, un tad, kad tu sekotām zīmēm ieklausies, tu vienkārši esi tādā, es neteiktu pasaka, nē, tas ir savas realitātes radītāji. Mēs tajā brīdī bijām konkrēti, mēs ieklausījāmies savā sirdī un gājām tur, kur mums tā kā bija jādodas. Un tā atsaucība, viss, ko mēs bijām izplānojušas, jā,
gan Francijā, gan Anglijā bija vietas, kur mūs nelaida, bet attālināti mēs tāpat tām vietām pieslēdzāmies, bet tas bija tāds interesants fenomens, kas atkal tā kā deva zīmi, kad jūs nākošais, kad jūs būsiet, jūs tur būsiet, bet šoreiz vēl nav laiks. Tā kā pastāviet vēl pa gabaliņu, paskatoties no sērijas. Bet viss pārējais, kas mums bija, viss tiešām izdevās, un cilvēkus, kurus mēs satikām, un visi tie procesi, kas ar mums notika, tie bija fantastiski. Mums bija jauni atklājumi pašām ar sevi saistībā, jā, kur mēs attiecīgi vēl vairāk mūsu ķermenis parādīja, kā viņš reaģē uz konkrētajām lietām. Ja kaut kāda ķermeņa daļa reaģē, ko tas attiecīgi nozīmē, ja mēs iepriekš to nesapratām, tad tagad mēs to ļoti labi apzināmies, kas tas tāds ir, jā. Tad meitenes, kas bija līdzi, ar viņām arī dziļi procesi notika, un kur tu bez tā? Un jā, tu vienkārši priecājies, un tas, piemēram, tās pašas San Mišela salas, ko mēs gan Francijā, gan Anglijā, tad Francijā mēs ļoti izjutām to varenību, tieši Francijas San Mišelas, to enerģētiku, kāda tur bija, spēcīga, un ja jāsalīdzina ar Angliju, tad Anglijā viņa bija ļoti noplakusi. Viņa tāda, viņa bija augsta, nedzīva, un kā mūsu misijas uzdevums bija apvienot šīs vietas, jo pirms tam jau nāca informācija, jā, ko tad mums konkrēti katrai ir jādara, un mēs tad arī attiecīgi šo savu misiju izpildījām godam. Tieši tā. Saņēmām arī apstiprinājumu, vai ne, ka tagad ir šī saikne atjaunotajā, tā kā var pastāstīt, kā tu to biļetīti netīšām atradi. Jā, man, tad, kad mēs atgriezāmies jau no Anglijas San Mišelas, tad sēdāmies mašīnā, es kaut ko meklēju Somā, vairs neatceros, kas tas bija, bet pirmais, ko es no vienas kabatiņas izvilku, tas bija Francijas San Mišelas ieejas biļete. Nu, tu gribēdams viņu, es biju domājis, ka es viņu esmu izņēmusi ārā, jā, kas liekos papīrīšus esmu izņēmusi pirms Anglijas, bet nē, tieši tā biļete man izvilkās rokās, un tad tas bija tā kā punktiņš uz ik, kad redz sācies to, ko mēs tā kā padarījām, paveicām. Un tā gandarījuma sajūta, ko sajūti pēc labi, tas ir process ar tevi noticis, bet šis bija galvenais tā kā mūsu mērķis, kāpēc mēs braucām šajā laikā, un mēs sapratām, ka visums vienkārši izkārtoja tā, lai mēs taisni šajā periodā, šajā laikā to paveiktu, kad nevis, piemēram, mēnesi starpā vai vēl kaut ko, bet tieši šajā mēnesī, šajā laikā tam bija jānotiek. Un tas bija ļoti. Jā, tā tas bija, jā, jo būtībā mēs aizbraucām uz Franciju. Pēc tam uz 3 dienām atgriezāmies mājās, un visi vienmēr jautā, nu, kāpēc jūs nebraucāt pa taisnu? Un tāpēc arī nebraucām, ka vispirms bija Anglijā, biļetes jau bija nopirktas, un tad atnāca Francija. Nu, tā kā tur pat nebija tāda varianta, vai ne? Nu, tā, jā, tā kā mums bija jāatgriežās arī pa vidu tomēr mājās. Es domāju, tam arī noteikti bija kaut kāds tomēr mērķis, vai ne? Nevis lekt no vienas vietas, bet taisno otrā, bet arī kaut ko vispirms uz Latviju atvest, vai ne? Un tad doties tālāk nākamajā posmā. Jā. Man šķiet, jā, tās bija ļoti, abās valstīs, abās divās, tās bija ļoti intensīvas dienas, vai ne? Mēs daudz kāpām, klintīs kāpām, pa kāpnēm kāpām, negulējām, nēd, vai ne?
bet tajā pašā laikā jutāmies, man liekas, ļoti stipras, spēcīgas un enerģijas, tā tīri fiziski netrūka vispār nevienā brīdī, vai ne? Protams, bija kaut kādi procesi, bet jā, tas ir iespējams, vai ne? Tad, kad mēs dodamies tur, kur mūs ved un sauc, un tad arī viss notiek ar vislielāko atbalstu, un arī mūsu ķermeņi spēja mūs atbalstīt, vai ne? Protams, tagad mēs domājam, ka mums abām vajadzētu dot laiku sev pagulēt kādas dienas vairāk, lai gan es to tāpat nevaru, es no rītiem ceļos pēc Anglijas laika. Tā kā mēs tur cēlāmies uz saulēktiem, tā kaut kā ķermenis ir ļoti pie tā pieredis un nespēja adaptēties. Gribās celties ar to saulīti. Jā. Tieši tā, ķermenis, neskatoties uz to, kad šie ceļojumi ļoti labi parādīja to, kad cilvēkam, lai uzturētu savu ķermeni, tā kā caur pārtiku, ļoti maz vajag, jo tad, kad ir dvēsele, prāts un ķermenis vienoti uz vienas laika līnijas, teiksim tā, tad viņi viens ar otru ļoti labi mīlojas, sadarbojas, un tu nejūti, ka tev būtu nespēks, tu vienkārši darbojies, ej uz priekšu, tev ir spēks pa klintīm kāp. Jā, varbūt tev dažreiz vajag nelielu atelpu, tas ir pilnīgi normāli, jo cilvēks nevar tā kā kalnu kaza jālekt pa klintīm nepārtraukti, bet mēs reāli lēkājām katru dienu, un man liekas, nevienas dienas nebija, ka mums nebūtu klintis vai kāpnes, vai, manuprāt, mums visas dienas tādas bija. Ūdeņi tai skaitā, bija arī brišana pa ūdeni, bez tiem mēs arī neiztikām, un viss tas, un tad, kad tu nonāc līdz tai vietai, tad iestājas tāda forša sajūta, kad vienlaicīgi gan tavs prāts, gan ķermenis, gan dvēsele ir apmierināti, kad viņi ir nonākuši līdz tam punktam A vai B vai C. Un tāpēc tā, kad tu nosprauc citu mērķi, viņiem nav iebildumu, nav nekādas pretestības, viņi viens ar otru sadarbojas, un tas bija fantastisks novērojums, kā tas viss notiek. Līdz ko viens no viņiem sabotē, mums bija arī piemēri, kad bija kaut kādas sabotāžas, tad ķermenis izdarīja savus secinājumus, jā, un tad attiecīgi, varbūt kādam bija grūtāk tikt līdz kaut kādam tam mērķim, bet kopumā, kad notiek šī sadarbības starp šiem trim draugiem vai draudzenēm, kā var nosaukt, tad viss notiek ļoti skaisti un enerģijas ir ļoti daudz. Jā, mēs esam enerģiski piepildītas, bet neizgulējušās. Tas ir vienīgais, tas nav traucēklis. Es domāju, ka laika gaitā tur atkopsies no tā visa, tā kā tā nav tā lielākā problēma, bet tas, kad jā, tu redzi šīs vietas, kur tu enerģētiski piepildies, tu satiec fantastiskus cilvēkus, ir tīpaši, jā, kur mēs Anglijā, Tintagalā bijām fantastiskajā vietā, un kur satikām, kur parasti liekas, kur meitenēm, kuras tikko ir ieskrējušas ar izspurušajiem matiem, kuras visu dienu staigājušas pa klintīm, mati vienkārši ir dredi, neizķemmēti, un ieskrien viesnīcā, un viesnīcā tev piedāvā pašu to labāko, un mēs paspējam vēl uz vakariņām un satiekam viesnīcas īpašnieku, kas piedāvā iepazīties ar savu studiju, kur viņš veido fenomenālus darbus, un kad tu ieejot viesnīcā jau jūti, ka tas saimnieks ir tāds pats kā tu, kad viņš ir savējais, un tas ir tāds kā dāvana par to, ka tu esi līdz šim padarījis to darbu, un ka tev ir bonusiņš, redz, tu tagad vari tikties ar šo cilvēku, un tā miedarbība arī ar šo cilvēku atstāja uz mums uz katru savu iespaidu, un
Visas palika priecīgas, apmierinātas, jo viņš tiešām bija interesants cilvēks, un Anglijā ļoti slavens cilvēks, kurš savu, tas, kā viņš to pasniedz sevi un to, ko viņš dara, tas ir, to, kad mēs visas vienas prātis piekritām aiziet pie viņa ciemos, paskatīties, kā viņš tur darbojas. Tas bija fantastiski. Jā, man arī Tintagels, man liekas, ir viena no tām vietām šajā ceļojumā, kas ir visvairāk iespiedusies atmiņā. Protams, Glastonbury ir cits stāsts, tur bija citi procesi. Bet tur tiešām Tintagalī, man liekas, mēs tikām apdāvinātas visos brīžos, ikvienā solī, arī tā, ka mēs devāmies uz to nenormāli skaisto ūdenskritumu un arī to otru, vietu, kur šī tā upīte tecēja ar šīm te senajām drupām un šiem te grebumiem uz klintīm. Sakrālajām zīmēm saucamajām, jā. Jā, tieši tā. Un šī zīme patiesībā visu ceļojumu, piedod, kas tevi pārtraucu, visu ceļojumu šī zīme mūs līdzi devās. Tur, kur mēs bijām, viņa bija visur. Jā, un tur bija tāda visjaudīgākā savienošanās ar to, un pēc tam, jā, mēs atgriezāmies. Tā bija vienīgā vieta, kur mums nebija naktsmājas sarunātas, un man liekas, ka mums vienkārši viss notika visperfektākajā veidā, un vienkārši ir jābūt drosmīgām, kādu reizi arī nakšņot pilī, vai ne? Un tad var tikt pie daudz dāvana. Un arī tas skaistais taulēkts, vai ne? Pa viesnīcas logu. Vienkārši fenomenāli. Tāda pieredze, man liekas, mēs tiešām bijām kaut ko labu padarījuši, lai tādu dienu, nakti pelnītu, vai ne, tādu pieredzi. Jā, un šī iepazīšanās ar Tedu, man liekas, katrai no mums noteikti atstāja kaut kādas savas atziņas, jo viņš parādīja, ka ar savu sirds darbu mēs varam sasniegt daudz, vai ne? Un arī katrai no mums uzdāvināja kādu no savu gleznu šīm te fotogrāfijām, un, man liekas, katra savu, jo mums katram dažādas, vai ne? Nebija tā vienādas. Katrai sava, un arī tajā mēs daudz ko varam, vai ne? Ieraudzīt un sajust un saprast, un viņš arī joprojām turpina komunicēt, vai ne? Mēs joprojām turpinam, jā. Un šāds sūtīja mums fotogrāfijas no šīs te tikšanās, un tā nav vienkārši tāda pieklājības pēc, vai ne, atrakstīšana, lūk, jums fotogrāfijas, jā, bet viņš tiešām turpina komunicēt, un arī īstenībā šī te komunikācija no viņa puses arī izskanēja vairākas reizes, cik tā ir būtiska nozīme, un arī tajā dzejolī, jā, tad katrā viesnīcas numuriņā bija otra viesnīcas īpašnieka dzeja atstāta. Man šķiet, ka visiem bija šis dzejolis Magic, un tur arī viena no svarīgākajām komponentēm ir komunikācija, un man šķiet, ka tas arī mums visiem ir jāmācās, jo tas ir pats būtiskākais, vai ne? Jo, ja ir visi nemieri un visi kreņķi sākas tur, kur komunikācija nav tā labākā, vai ne? Tur, kur ir pārpratumi, tur, kur netiek kaut kas līdz galam pateikts, vai tieši pretēji tiek pateikts ne tā, kā vajadzētu. Tā, ka es domāju, katrai no mums tā bija iespēja kaut ko ieraudzīt, saprast, sajust, vai ne, un arī mācīties, jo man šķiet, ka viņš tiešām iedeva kaut kādu atslēdziņu, kaut ko ļoti būtisku katrai no mums. Jā, viņš tikai apstiprināja katram cilvēkam to, ka viņš ir izvēlējies pareizo to savu ceļu, un ja kādai no mums bija kaut kādas, varbūt, šaubas līdz tai dienai, tad pēc sarunas ar Tedu, es domāju, vienkārši šīs šaubas aizgāja prom, jo viņš ir ļoti interesants, harizmātisks cilvēks ar savu tā kā uguntiņu, liesmu, jo es konkrēti ieraudzīju to, kad viņš tā kā arī pilda savu misiju,
kad viņš tā kā nodod to savu iedvesmu, to uguntiņu citiem, lai arī viņi tālāk spētu tā kā iedegties un iet uz priekšu. Tas tā kā tā, ko es nolasīju no viņa. Tiešām fantastisks cilvēks, un ja jūs vēlaties kāds ar mums nākošais arī doties šāda veida ceļojumos, tad mēs noteikti, mēs zinām, ka mums bija skaidrs uzreiz, ka mēs šajā vietā atgriezīsimies vēl un vēl, tāpēc, ka tā ir tiešām skaista vieta. Jā, viņa ir ļoti vējaina, bet viņa tāpat laikā tur tajā Tintagelā patiesībā ir visas enerģijas vienkopus, visas stihijas, un tad, kad tu cauru dienu izēj cauri visām šīm stihijām, un tā viesnīca patiesībā ir visu stihiju apkopojums, viens vesels, tā kā, un tur ir viss, un tad tu tā kā to, esi novērotājs, tā kā redzi to visu, kas tur apkārt notiek. Vieta ir fantastiska, 100 punkti iesakām katram tur doties, jo tur tiešām ir forši cilvēki, bet, protams, tas ir atkarīgs ar kādu nodomu jūs tur dodaties, jā, jo mēs zinām, ka mēs satiekam tos cilvēkus un ar mums notiek visi tie notikumi atkarībā no mūsu nodoma, jo mūs nebiedēja tas, kad mēs brauksim pa citu ceļa pusi, kaut gan sākumā bija baisīgi, atzīstu, jo es biju tā, kas bija pie stūres, bet es ar to tiku galā, pateicoties Lāsma, kas mani asistēja, kur braukt pa labi vai pa kreisi, un arī pārējām meitenēm, kur jau, galīgi kritiskajos stāvokļos, kad jau mums bija gadījumi, kad mēs, kad atgriezāmies uz Londonu, mums vienkārši vienā krustojumā GPS atslēdzās, un tu vari darīt, ko uz tā krustojumu, un tad visas kopā. Tas pat nebija krustojums, tas bija aplis. Tas bija aplis, jā, lielais aplis, un tad saliek galvas kopā un tiek ārā no visiem apļiem, tieši tāpat kā cilvēks, kad viņš iet kaut kādā vāveres ritenī, tas nenozīmē, ka viņš no tā nevar izkļūt, un tas arī ir simbolisms patiesībā. Aplis, jā, kad mēs griežamies pa to apli, bet beigās mēs no viņa tāpat tiekam ārā. Varbūt kādam ilgāku laiku vai kādam mazāku laiku, bet mēs no tā apļa vienmēr tiksim laukā. Un tā kā atradīsim to savu ceļu un sasniegsim savu mērķi. Tā kā visi šie notikumi, viss, kas ar mums notika, tie bija ļoti pamācoši, tā kā caur metaforām. Respektīvi, mēs visus šos braucienus, neatkarīgi vai tā bija Francija vai Anglija, mēs tā kā caur metaforām gājām cauri pašas, lai izdzīvotu to mirkli, lai sajustu un saprastu, kas tad patiesībā notiek, kāpēc tas tā notiek, kāpēc mēs satiekam tieši tos cilvēkus un ne citus, kāpēc mēs nonākam šajā situācijā, kāpēc tieši šajā vietā mēs nonākam tieši šajā laikā. Un tad, kad tā puzle saliekas, tad arī tā bilde skaidrāka paliek. Un taisni, kad tu brauc šādos pasākumos ar nodomu, jo katram ir savs nodoms, tas ir līdzīgi, ka patiesībā nodoms ir jāliek jebkurā lietā, pat grāmatu lasot, pirms mēs uzsākam lasīt grāmatu, mēs liekam kaut kādu nodomu, kāpēc mēs to lasam un kāds labums mums būs pēc tam, kad mēs izlasīsim to grāmatu. Un tieši ar tādu pašu nodomu jābūt arī katrā ceļojumā, tad tā kā pirms tu viņu uzsāc. Un tad notiek šie maģiskie brīnumi, kaut gan patiesībā kādam liekas tā maģija, bet patiesībā tā ir realitāte. Šādā realitātē katram cilvēkam būtu jādzīvo, ko viņš tā kā rada apkārt sev. Un
Dana mums arī jautā, tu jau, man liekas, iesāka šo tēmu, un viņa jautā, kādas ir jūsu vērtīgākās, dziļākās atziņas pēc šiem ceļojumiem. Varbūt paturpini, tad tu jau vienu pieminēji, nu pat, bet varbūt ir vēl kas. Atziņas primāri ir nebaidīties savām bailēm paskatīties acīs, jo atklāšu noslēpumu, es jau šodien tev teicu arī, kad tad, kad mums ir bailes, no viņām nav jābaidās, tāpēc, ka komplektā ar bailēm nāk iedvesma. Un tad, kad mēs tiekam pāri šim slieksnim, ja, šim baiļu slieksnim, mums katram nāk tāda atklāsme, pirmkārt, vau, es to izdarīju, un pēc tam tu jūti to enerģijas pieplūdumu, un šis enerģijas pieplūdums tev dod spēku atvērt nākamās durvis. Un tāpēc cilvēkiem es ieteiktu nebaidīties no savām bailēm, bet iet šajās bailēs iekšā, tāpēc, kad tas ir līdzīgi, kā tad, kad mēs pildam jebkāda veida prakses. Mums tādā ziņā mūs arī vieno, ka gan tev, gan man nepatīk iet virspusēji, bet patīk iet dziļumā, tāpēc, ka lielākie rezultāti ir tieši tad, kad tu ej šajās bailēs dziļāk iekšā, tad tu tiec līdz pašai saknei, un tad tev pēc tam paiet laiks, tevi vairs netrigerē kaut kādas konkrētās lietas saistībā ar šīm bailēm. Es šodien arī pavēroju, kad bija situācija, kur es biju tā kā novērotājs, kur cilvēkiem bija tā kā domstarpības savā starpā, un es atceros, kad vēl nesen kaut kad man tas ļoti tā kā aizķēra, arī bija kaut kādi savi trigerīši. Tagad es vienkārši esmu vērotājs, es skatos uz to visu, un man, cilvēkiem ir jānonāk līdz kaut kādam kopsaucējam, bet mani tas neskar. Es esmu vērotājs. Un līdz ko mēs redzam, ka mums ir kaut kas nepatīk vai kaut kas izraisa kaut kādu negatīvu emociju, tas nenozīmē, ka tas cilvēks ir slikts. Tas nozīmē, ka ir jāsāk kapāties, kašāties sevi un skatīties, kas tad manī lien, kas mani tik ļoti trigerē šajā situācijā, kas man ir jādara. Un tad, kad visi cilvēki sāks tieši no tāda aspekta skatīties, tad pilnīgi visi pamanīs, kad jūs savādāk skatāties uz lietām, jums, piemēram, ir situācijas, kad cilvēki arī šajos mēs starp citu arī runājām to, jā, savā grupiņā, kad mēs ceļojām, ka neviens nav sakāvies, neviens nav sakašķējies, jā, tāpēc kādos brīžos tas viss notiek? Tas notiek tajos brīžos, kad kāds no grupas dalībniekiem ir šajā bērna lomā. Tad, kad visi ir pieaugušajā lomā, uzņemās atbildību, tādu situāciju vispār viņu nav. Un tad attiecīgi, ja tādas situācijas notiek grupā, tad atkal tam cilvēkam ir jādomā, kāpēc tas tā notika. Ne jau grupas vadītājs tur ir vainīgs, jā. Parasti cilvēki meklē kaut kādus vainīgos, jā, bet tā ir atkal bērna loma meklēt vainīgos. Nē. Tāpēc es saku, šie sakrālie ceļojumi, viņi ir doti tam, lai mēs dziļāk ieskatītos paši sevī, un šī fantastiskā pieredze, ko mēs arī izgājām, kad mēs ļāvām sev ieskatīties dziļāk, pavērot sevi no malas, pieņemt un atzīt šīs iepriekšējās pieredzes, kas mums ir bijušas, un tās ir bijušas interesantas. Un tad tu saproti, kāpēc tevi ir vilcis uz to vietu vai uz kādu citu vietu, un kāpēc tu esi saticis tieši tos cilvēkus savā dzīvē. Un es tikai esmu par tāda veida sakrālajiem ceļojumiem. Ja agrāk es ceļoju tikai tāpēc, lai izzinātu konkrētās valsts kultūru, tad šobrīd es vairāk ceļoju tāpēc, lai izzinātu pati sevi un savas tā kā iepriekšējās pieredzes, ko es esmu gūsi,
jo tā, kad tu to izzini, tad automātiski tu iepazīsti arī tās vietas kultūru. Tas ir tāds, tāda mana atziņa par šiem ceļojumiem. Jā, es tev arī pilnīgi piekrītu par šo. Tas noteikti bija viena no galvenajām lietām, ko paņemt arī sev turpmākai dzīvē, un es vēl gribu pieminēt arī par šo apzinātību, kādā stāvoklī mēs ieejam, kurā vietā, cik apzināti mēs to darām. Jo to mums, man liekas, Francija ļoti skaisti izgaismoja ar šiem stāstiem, jā, ar to ēdienu, ja, tad, kad mēs gājām dabas vietās, ja mēs attiecīgi pabarojām šos te dabas gariņus, un Parīzē mēs to kaut kā neizdarījām, ja, un tad vienkārši mums to parādīja, kā tas notiek, ja, ar ēdienu izliešanu, pazaudēšanu un visu pārējo. Tad jābūt apzinātam ir katrā solī, vai ne, un, protams, un attiecībās ar cilvēkiem, man liekas, tas ir arī, kas izspoguļojās un parādījās un atklājās. Jā, mums bija perfektas grupas abos divos braucienos, vai ne? Visi bijām uz viena viļņa, bet tajā pašā laikā bija šīs situācijas, kur mēs varējām redzēt, tad, ja kaut kur kaut kas parādās, ja kaut kur kaut kas kaut ko notrigerē, tad tiešām nevis vainot to otru, ja, kas it kā ir izraisījis kaut kādu situāciju, bet patiesībā tieši tā ieskatīties sevi. Un tas pats arī ar visām šīm te fiziskajām izpausmēm. Mums ļoti daudz bija dažādi procesi, kur mēs identiski vai ne jutām visādas sāpes, visādas dīvainas sajūtas ķermenī, bet tas nebija par fizisko, tas bija tieši par šo te ieskatīšanos sevi, ieskatīšanos savās pieredzēs, traumās un tā tālāk. Un nevainot savu ķermeni, ka viņš tur tāds nekāds, ja, vai kaut ko ne tā dara, bet tiešām ieskatīties, kas ir tas cēlonis, jo visbiežāk jau var ikdienā, vai ne, situācijās. Fiziskais ķermenis nemaz nav pie vainas, vai ne, tur ir dažādas emocijas, dažādas situācijas, sāpes, kas vienkārši ir fiziskajā ķermenī viņas izgaismojas, ja, tas, viņš tā kā parāda, bet patiesībā cēlonis jau ir kaut kas cits, citos līmeņos. Jā. Tā kā man šķiet, jā, šī apzinātība, tas ir noteikti tas, ko es sev paņemšu kā vienu no galvenajiem vadmotīviem turpmāk arī jebkur dodoties. Nav svarīgi, vai tā ir daba, vai tā ir lielpilsēta, jā, bet ar pavisam citu, vai ne, šo te sajūtu, apziņu, un es domāju, ka tad arī izdodas šos te brīnumus pieredzēt daudz labāk, ja tu tiešām apzināti dodies uz jebkuru vietu, lai kur tas būtu. Tas gan, jā. Jā, Francijā mums, kā tu teici, ļoti labi to parādīja. Mēs pēkšņi pilsētā nezināmu iemeslu pēc aizmirsām, bet mūs atgriez ātri realitātē, kuru mēs pašas radījām. Un Anglijā atkal mums ļoti labi, es piefiksēju, ka līdz ko mēs tā kā aizrāvāmies ar kaut kādiem dabas skatiem, un mums vienkārši atnāca zīmes, vai nu pienāca putns, vai nu mēs vienkārši redzējām kādu citu, kaut kāds kukainītis pielidoja, vai arī, piemēram, kā mums Čelisolā kamene ļoti labi parādīja. Meitenes pēkšņi aizrāvās ar skaļāku runāšanu, kamene vienreiz aplido apkārt, katrai aplīti uztaisa, tad kopējo apli aizlido. Mēs turpinam tajā pašā, kamene atkal atlido, mēs vēl viņu nesaprotam, kāpēc viņa pie mums lido. Skaidrs bija, ka viņa 3. reizi lidos, viņa atridoja to 3. reizi. Bet meitenes tāpat nesaprata, un tad mums atnāca viens, kas tajā vietā, es saprotu, vai nu kaut kādus procesus darīja, un viņš tā kā mums aizrādīja, un tad mums bija skaidrs, kāpēc kamene nāca pie mums, ka mums jābūt klusākām bišķiņ. Un jā, mēs bišķiņ vienā vietā bijām skaļākas nekā parasti, jo parasti mēs tā kā klusu uzvedāmies, bet tur mēs pēc tam sapratām, kāpēc mēs tā uzvedāmies skaļi, jo tur bija šī iepriekšējā pieredze, kur mēs bijām 12, 13 gadus vecas, jā, un mazas meitenītes, kuras tā kā tajā vietā viņām bija savs uzdevums dots, kas bija jāveic šajā vietā, un kā jau meitenes tajā vecumā, mēs tiešām bijām tik
pat skaļas, jā. Tā kā, bet, sākumā mēs to nenojautām, kamēr tā kā atnāca, jā, tās atbildes, kāpēc tieši notika, jo tā bija vienīgā vieta, kur mēs tiešām skaļāk uzvedāmies nekā parasti. Un tā kā daba ļoti ar mums runāja, un tas vienkārši bija fantastiski, ka tu to visu vari sekot līdzi, novērot un saprast tās likumsakarības, kāpēc tas tā notiek. Tā kā, jā, un mūsu ceļojums sākās ar erceņģeli Mihēla tikšanās ar viņu, un tieši tāpat arī nobeidzās tas brauciens, un kad visu laiku, visu šo ceļu viņš tevi ir atbalstījis, viņš ir vedis mūs un sargājis, un neskatoties, jo tu tā kā esi svešā valstī, un ir īpaši Anglijā, kur ir šī pretējā puse, bet neskatoties uz to, mums, tiešām mūs sargāja no augšas, un mēs notikām no punkta A līdz punktam B veiksmīgi, un tiešām fantastiski bija lielais maģiks, vienā vārdā sakot. Jā, Magic tur bija no visos posmos, vienkārši visu ceļojumu, man liekas, līdz ko mēs satikāmies jau, vai ne, jo arī tad, kad pirms lidošanas uz Franciju, vai ne, mēs satikāmies pie tevis un izvilkām šo te kārti, ziņu no erceņģeļa Mihēla, ja, ka viss ir nokārtots, vienkārši atlaid bailes, viss ir izdarīts, brauc, ja, dodies. Un tā arī bija, un arī pēdējā dienā Glastonberijā, vai ne, mēs atradām šīs te 2 statuiņas veikaliņā, tieši 2, ja, mums pēdējā diena bija par šo skaitli 2, jo visur, kur mēs gājām, ko mums vajadzēja, viss bija par 2, ja, katrai savas, viss bija sarūpēts, un arī šīs te statuiņas, jā, tā kā arī atbrauc ar mums mājās, tā kā tāds atgādinājums, man liekas, uz ko paļauties, ja, ka mēs šo pieredzi guvām, ka tā arī ir, ka mēs tiekam vadītas un sargātas, un lai mēs to vienkārši neaizmirstam, vai ne? Mēs varam atkal drosmīgi mesties savos nākamajos piedzīvojumos. Es domāju, ka mēs tagad, mums āķis lūpā ir, vai ne? Jā, kopīgie ceļojumi būtu. Jā, mums āķis lūpā ir, jo kopā mēs esam izgājuši šo ceļu un sapratušas arī savu misiju, kāpēc mums tas ir jādara. Jo šie 2 ceļojumi to arī apliecināja. Un, jā, plānojas nākamie. Par datumiem mēs nevaram pateikt, tāpēc, ka pieredze rāda, ka tas notiek vienkārši spontāni, un kad viņš atnāk, tad viņš atnāk, vienkārši mēs esam gatavas, kad tas process notiek, un vienkārši iet šajā plūsmā un doties tālāk. Un tāpēc, jā, kādam ir interese ar mums kopā kaut kur doties, tad droši rakstat vai lāsmē, un tad attiecīgi mēs tad skatīsimies, kur mēs varētu tā kā doties. Būs interesanti, viennozīmīgi, būs ļoti jaudīgi, jo mēs esam sapratuši, ka tāpat vien nepievalkās arī cilvēki konkrētajās grupās, kad viņiem ir jābūt tiem, kas tur atnāk, un nevienam citam, jo atceroties, kad tu it kā, jā, tu nodot informāciju, bet cilvēkam tajā laikā, jā, viņš grib, bet viņš dodas citā vietā, un tad tu saproti, jā, kad viņam nav laiks vēl šobrīd būt šajā brīdī, šajā grupā, bet ir skaidrs, ka viņš būs kādā citā grupā. Tā kā viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, un, viss ir, kā teikt, augstāko spēku ziņā, mēs esam tikai izpildītāji. Jā, mēs vienkārši ļaujamies, vai ne? Mēs ļaujamies tam impulsam, sekojam viņam drosmīgi, un, bet jāpasaka droši vien uzreiz, ka tas nav neviegli, jā, jo tur ir gan šī te fiziskās grūtības, jo, saku, kā mēs Francijā pa tām kāpnēm un klintīm un visu,
nu dienu no dienas, beigās jau tu vairs pakustēties nevar, jo tev fiziski vienkārši muskuļi sāp no tā, tā mēs skrējām augšā Monsenvišals abatie, ja, un vienkārši no fiziskās slodzes, vai ne, bet, toties, Anglijā mums bija pavisam viegli, mūsu kājas jau bija uztrenētas, vai ne, nu tā kā, jā, tas noteikti nav viegli, jā, jo arī gulējām mēs maz, bet man liekas, ka mēs izdarījām tik daudz, ja, kā mēs arī runājām, ka liekas, ka mēs nebijām tur projām 5 dienas vai 7 dienas, bet ka mēs bijām mēnesi projām, jo tiešām tu atbrauc tā kā pavisam no cita laika, no citas telpas, ja, iekāp atpakaļ, jo vienkārši tas laiks ir izstiepies, sarāvies, vai nu ko viņš tur ir izdarījis, bet viņš nerit tā kā ikdienā, jā, un lai gan tās ir, piemēram, tikai 5 dienas, bet tiešām tas piedzīvotājs liekas, ka mēnesis kā minimums ir pagājis. Jā. Tā kā, bet nu tas bija ļoti vērtīgi, jā, un mēs jebkurā gadījumā nebrauksim divatā, ja arī neviens cits mums nepievienosies, arī tagad mēs bijām tam gatavas, vienkārši tas ir tāds, ja kāds sajūt kādu vietu, mēs priecāsimies, jo mēs apzināmies to, ka šie visi cilvēki, kas ar mums brauc uz šīm 2 vietām, viņiem tur bija jābūt, un arī mums bija kaut kādas jau kopīgas pieredzes bijušas kaut kādos laika posmos, un attiecīgi ne tāpat vien tas viss notika. Viss bija īstajā vietā, īstajā laikā. Tā kā, jā, droši dodat ziņu, ja kādam interesē, tā kā, jo tad, kad būs zināmi šie datumi, protams, mēs painformēsim, un tad atkarībā, kā jau Lāsma teica, neatkarīgi no tā, jo mēs gan vienā variantā, gan otrā variantā bijām gatavs, ka mēs brauksim divatā, bet mēs vienkārši piedāvājam cilvēkiem, un cilvēki atsaucās, tātad viņiem arī tajā laikā bija jābūt kopā ar mums tieši šajos ceļojumos. Un tad nākošajos redzēsim, kas mums piebiedrosies, vai mēs būsim divatā, vai tomēr vēl kāds būs. Jā. Tā kā baidīties nevajag, ir jābūt gataviem, jā, kad būs ļoti liela fiziska slodze, viennozīmīgi, jo mēs par to, tā, kad tu esi procesā, nevis, ka tu vienkārši tur atpūties, un tā, ja tu tikko ļauj atpūsties kādam no šiem 3 elementiem, jā, vai nu prātam, vai fiziskajam dvēseli ir pilnīgi vienalga. Viņa ļoti fleksibla, un viņa vienmēr ir gatava, bet līdz ko mēs ļaujam atpūsties prātam un ķermenim, tā mēs sākam meklēt kaut kādas atrunas, vai man to vajag un tā tālāk. Nē, es tur neiešu, es labāk tur pagulēšu. Bet tad, kad tu notiek viss tas intensīvi, viss tajā, kad tu ļaut attapties prātam, lai viņš tur izdomā kārtējos tev mežģus, jā, prāta, lai tevi atrunātu, izkāp no šīs komforta zonas, vai tas pats ar ķermeni, bet tad tie procesi notiek daudz jaudīgāki, un tāpēc mēs arī izjutām to laika nobīdi, pēc sajūtām mums likās, ka tas ir mēnesis, nevis jātur tās 5 dienas vai 7 dienas, jā, katrā vietā, jo mēs vienkārši neļāvām, mēs centāmies darīt tā, lai šīs 3 vienības, jā, viņas sadarbotos viena ar otru, un tie procesi daudz jaudīgāki, tikai tieši tam pateicoties arī notika. Bet līdz ko mēs atslāpstam, jā, es piekrītu, ka atslāpt vajag kaut kādos fiziskajos darbos vai intelektuālajos darbos, tur es piekrītu, bet tad, kad tu esi šajos garīgajos meklējuma procesos, tur tomēr vajag būt tā kā šai vienotai trīsvienībai, jā, ar kuras palīdzību tad tu vari sasniegt šos rezultātus fantastiskus. Tā kā, ja kurš būs gatavs, laipni lūgti, vienmēr laipni, un tad jau redzēsim. Nu ko, forši. Ceram, ka no mūsu stāstītā jūs iedvesmosieties un savādāk skatīsieties uz tādu veidu ceļojumiem, ja viņi ir fantastiski visās izpausmēs un palīdz ieraudzīt daudz dziļāk, tīpaši sevi daudz dziļāk
no kurienes tev kas nāk un kāpēc nāk. Un, manuprāt, tas ir vislabākais darbs, ko mēs priekš sevis varam paveikt šajā dzīvē. Jā, tieši tā. Un es arī iedrošinu katru, kurš ir sapņojis kaut kur doties, nebaidīties un darīt to pašiem, jo mēs arī, īsti vai nebijām šādi te kopā nekur devušās, jā, tavā gadījumā arī šī te braukt pa otru ceļa pusi, vai ne, bet tas noteikti bija tā vērts, vai ne, šī drosme atmaksājas, man liekas, pa visiem 1000%, vai ne, un ja tas nebūtu noticis, ja tu nepiekristu, vai ne, braukt, stūrēt, tad mēs attiecīgi, ļoti maz no tā, ko mēs redzam, mēs ļoti maz piedzīvotu, jo tur bija svarīgi, vai ne, spēt pārvietoties pa visādiem ceļiem, jā, arī tādiem, kur tiešām pārmet krustu un brauc, jā, lūdzu, niec pretī te brīdī nebrauc. Jā, bet tā arī metaforiski atspoguļojas, jo dzīvē mēs arī sastopamies ar dažāda veida ceļiem. Ir plati ceļi, kur mēs pārredzam visu, un mums ir drosme iet pa šiem ceļiem. Bet ir tādi ceļi, kā mēs uz Tintagelu braucam, jā, kur ir tikai viena mašīna var braukt, bet pretī arī var braukt, un ir tikai dažās vietās šīs kabatiņas, un tas ceļš ir stāvs, un viņš ir līkumains, un tu nezini, kas ir aiz tā līkuma, jā, un tur tiešām ir jāpārmet krusts un jābrauc. Un taisni no tādiem dzīves ceļiem mēs arī ikdienā baidamies, jo mēs viņus nepārredzam, un tā ir izkāpšana no šīs komforta zonas, un šie ceļi ļoti labi parādīja, kāda ir mūsu dzīve, vai mēs spējam saņemt šo drosmi un braukt, vai tomēr mēs izvēlēsimies pa bāņiem braukt, jā, kaut gan mēs zinām, ka pašas dziļākās un skaistākās vietas ir tieši tur, kur ir šie šaurākie ceļi, nevis kur šie bāņi, jo bāņi, viņi vienkārši brauc taisni, un mēs neredzam to īpašo skaistumu, kas ir apslēpts tieši mūsos, un tieši šie šaurie ceļi ir tie, kas aizved līdz šīm vietām, fantastiski, jā. Tā kā es tā salīdzinātu, lai vieglāk cilvēkiem ir uztvert, jā, ka šie ceļi nav vienkārši tāpat, jā, viņi ir dažādi. Un taisni šie šaurie, kur ir, es atvainojos, bikses pilnas, bet tu brauc, tu sasniedz to, un kad tu gala mērķī redzi to skaistumu, jo mums tiešām arī, mums gan Francijā bija feju mešs, gan arī Anglijā bija ļoti skaists feju mešs, tur jau nākot līdz tam mežam jau ir skaisti, bet nonākot līdz tai vietai, tur vienkārši ir sirds kūst, un tu esi pārlaimīgs no tās vietas, ka tu nonāc līdz tai vietai, un tur tikai var tikt pa šaurajiem ceļiem, tu savādāk tur nemaz netiksi. Tā kā saņematies drosmi, nebaidaties izvēlēties šos šauros ceļus, jo tas gandarījums, kas jūs pēc tam sagaida, kad jūs ieskatīsieties savām bailēm acīs, viņš būs vienkārši fantastisks. Tas ir to vērts. Jā, pilnībā piekrītu, jā, un es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka tu piekriti vest mūs, jo tas, man liekas, bija viens no galvenajiem darbiem, vai ne, lai visu šo piedzīvotu. Jūs man arī bijāt, paldies arī jums. Tu biji mana kreisā roka, labajā pusē sēdēju. Un meitenes tad bija man aizmugurē, jā, tā kā paldies jums, jo ļoti liela nozīme ir katrā braucienā mums bija stipra komanda. Tā kā katram bija sava tā kā loma iedalīta un kas ko darīja, un mēs redzējām, kā mēs viens ar otru iedarbojas, un tas arī ir fantastiska pieredze, ka tu redzi, ka cilvēki pat arī, kad viņi satiekas pirmo reizi,
viņi ļoti labi miedarbojas savā starpā. Jo viss ir atkarīgs, uz kuras laika līnijas viņi stāv, vai viņi ir gatavi pieņemt un atzīt savas pieredzes, kas ir bijušas, un vai viņi ir gatavi ieskatīties savām bailēm acīs. Un to mēs redzam, kā tas viss skaisti, kā tas viss skaisti notiek, kā Mija darbojas, kādi notikumi pēc tam nāk viens pēc otra, kā mēs pievelkam citus cilvēkus pēc tam, pēc tā visa padarītā darba. Vienkārši. Jā. Es arī gribētu teikt vienā vārdā, tā kā tas dzējolis, vai ne? Magic. Tieši tā, jā, tas mūs pavadīja ik uz soļa abās valstīs. Tas ir viennozīmīgi. Es pat nevaru pateikt nevienu brīdi, kad būtu bijusi kaut kāda situācija, kas tevi vienkārši izsit no līdzsvara vai kā, jo viss bija tik likumsakarīgi, viss bija tik skaisti un brīnumaini, ka, labāk laikam nevar vēlēties. Jā. Ko? Domāju, ka ar to mēs arī šo Magiku mēs beigsim. Paldies tev. Paldies tev. Jā. Es mēģināšu tagad saprast, kā to video saglabāt, jo man nav nejausmas. Saglabāt tur varēs. Es domāju, ka tu ātri sapratīsi. Nebūs nekas sarežģīts, bet. Jā. Kāds Labi. garām nepaspēja, tad vienkārši var paskatīties pēc tam, iepazīties. Un, ja vēl kaut kādi jautājumi rodas, tad var droši rakstīt, un tad jau kāda no mums jau atbildēs. Jā. Tā kā superīgi. Lai visiem jauks vakars, vai rīts, vai diena, atkarībā, kurš kurā dienas daļā šo video ierakstu skatīsies. Tā kā veiksmīgi, un gan jau kādreiz arī tiksimies. Labi. Jā, Dana raksta, paldies par brīnišķīgo sarunu, un mēs arī sakam Danai lielu paldies par piedalīšanos. Jā, par atbalstu. Jā, par atbalstu. Jā. Tā kā fantastiski. Viss. Labi. Paldies. Labi. Jā, tā.